Mēs jūs apsveicam laimētiem 25 latiem. Un kā jūs sauc? Mani sauc Anita Celmiņa. Un vai jūs zinājāt par labie darbi un par Baltās lāpstas konkursu? Jā, to es zināju. Un tad jūs īpaši gatavojāties šai lāpstai, zinājāt, ka viņa būs Dobelē un braucāt pakaļ? Es zināju, ka ir šāda akcija, ka šī akcija jau ilgst vairākus mēnešus. Un es gaidīju, kad šī lāpsta būs arī Dobelē. Un tad es tā pavisam nejauši ieraudzīju, ka viņa būs. Es zināju, ka brauks pie Akačiem šodien filmēt, jo man kolēģis ir no Akačiem Akaču deju kolektīvā, un viņš teica, ka šodien viņiem ir filmēšana. Un tad es domāju, nedodies, viņi braucot varbūt filmēt, būs atveduši līdzi arī balto lāpstu. Un tad es kaut kā iegāju Twitterī, un tiešām es redzēju, ka vakarā baltā lāpsta būs Dobelē. Un tad es jau no kādiem 6:00 viņu te tā arī meklēju. Un vai jūs pat esat no Dobeles? Jā, es esmu dobelniece. Un 25 laimēto lati, ko jūs darīsiet ar laimēto naudu? Nu, droši vien es nopirkšu kādu labu grāmatu vai abonementu teātra kādai izrādēji. Tā kā es iztērēšu šo naudu kaut kādam kultūras pasākumam noteikti. Un vai jūs pat esat piedalījusies labajos darbos, balsojis par kādu projektu vai? Es esmu balsojusi par ļoti daudziem projektiem, bet man ir mājā dēls, kas ir piedalījies un saņēmis arī šo te vēlēto un ieplānoto naudiņu. Viņam bija vēlme mācīties Anglijā, Bostonas koledžā, kļūt par režisoru, un šobrīd viņš šo projektu jau īsteno. Un tā lāpsta, viņa tā stāvēja, kā jūs domājat, vai cilvēki, kas nezinātu, viņi nāktu klāt, tad Dobelē tā droši ņemtu lasīt? Es starp citu ļoti baidījos, ka droši vien, ka jaunieši zina par šo balto lāpstu, jo es domāju, ka Dobeles jaunieši arī vairāk ir piedalījušies labo darbu projektos, un es domāju, vai es paspēšu viņu pirmā atrast, vai kāds jaunietis jau būs jau man priekšā.